maniem februāra favorītiem. Lielu plusu no manis, šķidro vaigu sārdumu no Maybelline, pūderis no šis produkts man dikti iepaticiet skaistos dzīves mirkļus. Labrīt, mani mīļie, labrīt, mani skaistie cilvēki, un esiet sveicināti jaunā video, kuru patiesībā es īsti neplānoju šodien filmēt, bet tā kā es taisos dienai un sapratu, ka šodien ir jau 2. marts, ir sācies jauns mēnesis, ir laiks maniem februāra favorītiem. Jā, es nezinu, kā jums, mani mīļie, bet personīgi priekš manis, ja janvāris vilkās kā apmēram 3 mēneši, tad februāris palidoja vienkārši mērkaķa ātrumā. Protams, ka pirmkārt tas ir saistīts ar to, ka februārī principā ir mazāk dienu nekā citos mēnešos, un otrkārt arī tas, ka mēs bijām ceļojumā. Un jā, februāris vienkārši palidoja, un mēs esam oficiāli martā, par ko es ļoti priecājos, jo marts nozīmē, ne gluži pavasari, bet to, ka pavasaris viennozīmīgi tuvojās, lai gan paskatoties uz prognozi, nākam piektdien sola 11 grādus, nākam sestdien 12 grādus. Tas šķiet pilnīgi nereāli, bet, protams, es nesūdzos. Un jā, tā kā mēs esam oficiāli marta mēnesī, ir laiks apkopot manus februāra favorītus. Viņu nebija daudz. Pirmkārt jau tāpēc, ka februārs, kā minēja, bija īsāks, un otrkārt tas, ka mēs bijām ceļojumā, un februārs bija ļoti darbīgs mēnesis, līdz ar to man arī nesanāca izmēģināt daudz jaunus produktus, tāpēc es domāju, ka šis video būs tāds nedaudz īsāks, kas ir forši priekš tiem, kuriem patīk īsāki video. Bet jā, es ļoti atvainojos, ka svētdien nebija video, kā jau minēju, februāris izvērtās dikti darbīgs, it sevišķi mēneša beigas, līdz ar to jā, man neizdevās neko uzfilmēt, bet es apsolos, ka es centīšos laboties, un jā, pirms mēs apkopojam manus februāra favorītus. Vienīgais, ko es gribētu teikt, ka es būtu neiedomājami pateicīgi, ja tieši tu abonētu manu kanālu, jo, mīļie, kā jau es esmu teikusi aptuveni miljonus reizes, tas ir pa brīvu, tas neko nemaksā. Un jā, ja jūs vēlaties atbalstīt manu kanālu finansiāli, tad spiediet pogu, liels paldies. Tā, viss, es vairs nevelku garumā un sākam apkopot manus februāra. Es dotajā brīdī skatos uz saviem februāra favorītiem un saprotu, ka lielākā daļa no maniem februāra favorītiem ir kosmētikas produkti, kas īstenībā nav man raksturīgi pēdējā laikā, jo pēdējā laikā man patīk pieturēties pie tā, kas man patīk, bet es nesākšu ar kosmētiku. Es sākšu ar sejas kopšanas produktiem, jo man ir viens produkts, ko es gribu izcelt februāra mēnesī, un tas ir šis te Beauty of Chosen serums, kas ir Glow Deep Serum, Rice plus Alpha Arbutin. Man ļoti patīk šo serumu lietot no rītiem, lai piedotu papildus mirdzumu sejas ādai dienas gaitā. Man ļoti patīk arī viņu lietot no rīta, tāpēc, ka viņš ir ļoti vieglas tekstūras, ātri iesūcas ādā, viņam nav pilnīgi nekādas smaržas. Un jā, dienas gaitā āda izskatās daudz mirdzošāka un pabarotāka. Patiesībā es esmu izmēģinājusi vairākus Beauty of Chosen produktus, un man viņi dikti patīk. Es arvien vairāk sāku interesēties par Korejas kosmētiku, jo, kā mēs visi zinām, korejiešu sievietes 50 gados izskatās tā, it kā viņām būtu 25 gadi. Tā kā jā, šis ir viens no produktiem, kuru es esmu izmēģinājusi, un šis produkts viennozīmīgi saņem lielu plusu no manis. Un jā,
es biju ļoti pārsteigta par šo Beauty of Joseon produktu cenām. Es esmu veikusi diezgan lielu pasūtījumu, kuru es gaidu, kad viņš atnāks pie manis, jo es gribu testēt šo brendu un skatīties, kā man patīk. Es biju ļoti pārsteigta par cenām. Principā cenas ir ļoti adekvātas un nav sajūta, ka tu pārmaksā par produktu. Ja nemaldos, šis serums bija 15 eiro, noteikti līdz 20 eiro, kas ir absolūti fantastiska cena. Ņemot vērā to, kāda ir vidējā serumu cena tirgū, tad līdz 20 eiro, manuprāt, ir ļoti laba, es pat teiktu, budžeta cena. Tā kā jā, šis viennozīmīgi ir iekļuvis manu februāru favorītu sarakstā. Jā, tas ir viss, ko es gribu minēt no sejas kopšanas. Ja jums interesē, ko es tikko uzsmērēju uz sejas, tad tas ir šis te L'Occitane dienas sejas krēms ar šī sviestu. Man ļoti patīk lietot viņu no rītiem, jo viņš labi pabaro ādu, labi sagatavo ādu kosmētikas uzklāšanai, bet tajā pašā laikā viņš nav smagnējs un ātri iesūcās. Un jā, ja mēs runājam par maniem kosmētikas produktiem, pirmais produkts, ko es gribu pieminēt, ir šīs te primerītis no Oriflame. Woke Up Like This Skin Retoucher Instant Blurring and Smoothing 12-hour hydration and setting glow. Es šo produktu izmēģināju, tāpēc, ka es domāju, ka jūs zināt, ka mans ilgadējais favorīts ir CC serums no Baitery Sunny Flash, bet tā kā dodoties uz Gruziju, mums bija tikai rokas bagāža, un šis serums, diemžēl, neietilpa manā maisiņā, kuras ievietoju visus produktus, tad es izdomāju, ka es paņemšu šo, kas nav īsti mazāks izmērziņā, bet viņš ir tievāks, ja tā varētu teikt. Un es izdomāju, ka es paņemšu šo. Man jāsaka, ka, kad es izmēģināju šo produktu, es biju tiešām patīkami pārsteigta, kā viņš strādā zem kosmētikas, kā izskatās mana kosmētika, un labākais veids, kā pārbaudīt, cik labi izskatās kosmētika, ir fotografējoties, un tā kā mēs bijām Gruzijā, un mēs visu laiku filmējāmies un fotografējāmies, es biju pārsteigta, cik šis produkts piedod labu mirdzumu un cik labi turās mana kosmētika. Tā kā jā, šis produkts arī viennozīmīgi saņem lielu plusu no manis. Vēl viens produkts, kas iekļuva manā favorītu sarakstā pavisam negaidīt, ir šīs te krēmveida acu ēnas no Bobbi Brown, tonītis taupe. Ja godīgi, šis produkts, es šo produktu saņēmu, ja nemaldos, Stockmann advents kalendārā, un es īpaši lielas cerības uz viņu neliku, jo principā es nelietoju krēmveida acu ēnas, es lietoju pūderveidīgās acu ēnas, tā ir pareizi. Bet šis produkts ir ļoti labs. Ar šo produktu es ļoti ātri varu iekrāsot acu plakstiņus. Man gan jāsaka, ka pirmās pāris reizītes es nedaudz pamocījos, bet tad, kad es atradu piemērotas otiņas un man izdevās šo produktu iztušēt tā, kā es gribu, man jāsaka, ka šis produkts man ir dikti iepaticies arī tāda iemesla dēļ, ka acu ēnas ir ļoti noturīgas, proti es varu uzkrāsoties 7 no rīta, 8, 9 vakarā, kad es mazgāju kosmētiku nost, manas acu ēnas izskatās perfekti. Tā kā jā, šīs te produkts arī viennozīmīgi saņem plusiņu no manis. Vēl viens favorīts, ar kuru es gribu padalīties, ir tāds kā Comebacks. Man liekas, es esmu par šo produktu runājusi jau iepriekš savos favorītos, bet tas bija pagājuši gadu, tāpēc tas neskaitās. Es runāju par šo te Sunkissed šķidro vaigu sārtumu no Maybelline. Jā, es viņu sāku lietot burtiski tikko, kad mēs atgriezāmies no Grūzijas, jo bija ļoti saulaina diena un man sagribējās nedaudz vaigu sārtumu, kas principā man ir raksturīgi pavasara
vasaras periodā, bet man pilnīgi nav raksturīgi lietot acu vaigus ārtumus ziemas, rudens periodā, tad man neprasās, bet pavasarī un vasarā man pilnīgi noteikti prasās vaigus ārtums, un es atcerējos, cik šīs produkts ir labs. Vienīgais, par ko es biju aizmirsusi, ka šīs produkts ir ļoti, ļoti pigmentēts, un viņu vajag ļoti, ļoti maz. Šī produkta tonis ir City Sizzle, ļoti skaistu sārtumu vaidziņiem. Tā kā, ja jūs meklējat šķidro vaigu sārtumu, tad šis produkts ir labs. Un man arī jāatzīstās, ka man patīk vairāk lietot šķidros vaigu sārtumus, jo ar viņiem ir vieglāk strādāt, un gadījumā, ja sanāk pilnīgi nejauši uzklāt produktu nedaudz vairāk nekā sākotnēji gribās, tad viņu ir relatīvi viegli iztušēt. Jā, tad pēdējais kosmētikas produkts, ar kuru es gribu padalīties, ir salīdzinoši mans nesenais pirkums. Es šo produktu atpakoju pēdējā vlogā pirms Grūzijas, un tas ir šis te pūderis no Dear A. Es nezinu, kas tā ir pa firmu, bet šis ir Face Blur Finishing Powder, un man jāsaka, ka šis produkts dara savu darbiņu perfekti. Es biju nedaudz uztraukusies par to, kā šis produkts izskatīsies fotogrāfijās, vai nebūs šie te baltie pleķi vietās, kur es esmu viņu lietojis, bet nē, viņš dara savu darbiņu perfekti. Protams, ja viņu lieto samērīgā daudzumā, es arī esmu pamanījusi, ka man daudz mazāk ir jāpiekoriģē mans sejas spīdums dienas gaitā, ja es esmu lietojusi šo produktu. Un jā, nav jau arī brīnums, ka šis produkts ir labs, jo viņš ir ražots Korejā. Vienīgais mazais mīnusiņš, ko es gribētu teikt par šo produktu, viņš ir nedaudz ķēpīgs, jo tā kā tas ir birstošais pūderis, tad es neieteiktu jums viņu ņemt līdzi somiņā uz kaut kurieni, lai izmantotu dienas gaitā, jo tas var kļūt nedaudz ķēpīgi. Tieši es tieši saskaros ar tādu situāciju, kad mēs bijām Gruzijā, bet kopumā šīs produkts ir vienkārši fenomenāls, un tas ir mans jaunais favorīts. Es varētu teikt, ka man viņš patīk pat nedaudz vairāk nekā mans Rimmel Stay Matte, kuru jūs zinat, tas ir mans 5-gadīgais favorīts. Tā kā jā, šis produkts ir tiešām labs. Es viņu pirku Teo, un es atstāšu, protams, ka linkus video aprakstā. Tā kā jā, tie ir visi mani favorīti, ar kuriem es gribēju padalīties. Nē, ir vēl viens favorīts. Favorīts, ar kuru es gribu padalīties savos februāru favorītu ietvaros, nav saistīts ar skaistumkopšanu, bet es tik un tā gribēju padalīties, jo šī ir ļoti forša lieta, kuru, manuprāt, vajadzētu taisīt katram, un es runāju par fotogrāmatu, kuru es uztaisīju Zumbukā. Man ar viņiem bija sadarbība, man bija arī atlaižu kods, diemžēl mans atlaižu kods ir beidzies, bet es tik un tā gribu padalīties ar šo te fotogrāmatu. Mums nav noruna par dalīšanos. Starp citu, visi produkti, ar kuriem es padalījos, nav pilnīgi nekādas norunas par reklāmu. Tie tiešām ir mani favorīti. Un šis produkts arī ir viens no maniem lielākajiem februāra favorītiem. Un tā ir mūsu 2024. gada fotogrāmatu mīļākos 2024. gada momentus. Protams, 2024. gads bija notikumiem bagāts un skaists. Piedzima Emīlija, un mēs sākām būvēt māju, un bija vispār daudz un dažādi forši momenti. Jo jā, man mīļie, mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kur mēs visu fotografējam uz telefona. Jā, es nezinu, kā jums, bet man uz telefona ir gandrīz 46,000 bilžu un video, un tas ir pēc tam, kad es taisīju lielo tīrīšanu, kad mēs lidojām uz Gruziju un no Gruzijas, un man, piemēram, ir uz telefona ļoti daudz un skaistas bildes, kuras gribot, negribot pazūd šajā te lielajā bilžu un video daudzumā. Tāpēc, jā, šis ir ļoti labs variants, lai nepazaudētu
skaistos dzīves mirkļus, kas ir bijuši pagājušajā gadā. Es taisīju šo fotogrāmatu arī pagājušajā gadā, bet pagājušajā gadā es taisīju par daudz lielāku laika posmu, sākot no manām un vīra kāzām līdz pat 2023. gada beigām. Un es izdomāju, ka tā būs mana tāda kā tradīcija, ka es katru gadu taisīšu šo fotogrāmatu. Pagaidām man sanāk pieturēties pie mūsu tradīcijām, un, kā jūs redzat, es pati, un es arī izvēlējos šādu te glaznainu vāku, lai varētu ļoti skaisti nolikt uz plaukta un ik pa laikam pāršķirstīt un paskatīties skaistos pagājušā gada skaistos dzīves notikumus. Markus, viņam ļoti patīk skatīties uz visām bildēm, kas ir iekļautas. Tā kā jā, šis viennozīmīgi arī ir mans favorīts. Diemžēl mans atlaižu kods vairs nedarbojās, bet es jums varu garantēt, ka jūs par aptuveni 50 eiro varat izveidot ļoti skaistu atmiņu bilžu grāmatu. Es domāju, ka ar šo, nevis es domāju, bet es finišēšu šo vlogu, šo video. Viņš sanāca nedaudz garāk, nekā es sākotnēji biju ieplānojusi. Bet jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video. Neaizmirstat abonēt manu kanālu, spiediet pogu, liels paldies un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Tā!